Nu, ko, pēcspēles preses konferenci, kurā es arī esmu emocionāls un gatavs bļaut tāpat kā Māris, tāpēc es lūkšu varbūt pāris jautājumus, lai mūsu draugs Arkādijs Birjuks. Arkādij, paldies! Māri, droši vien tavs pēcspēles komentārs uzreiz, un tad turpināsim ar jautājumiem. Nu, ko tur daudz teikt? Līdz spēles 30 minūtē ļoti labi izskatījāmies. Pirmā puslaika noslēgumā uz fizisko bišķiņu nosēdāmies un ielaidām vienus vārtus, pavisam nevajadzīgi jau pirmā puslaika izskaņā otri vārti, bet galvas nenokārām, ģērbtuvi aizgājām, uztaisījām taktiskās izmaiņas, zinājām, ka otrajā puslaikā būs tās iespējas aizķerties un paņemt punktu šajā spēlē. Otrajā puslaikā sagriezām to spēli, dabujām vienus vārtus atpakaļ un bijām ļoti tuvu, lai jau panāktu 2-2, kas būtu lūzums šajā spēlē. Un tad tās beigas būtu pavisam savādākas. Diemžēl tajās izšķirošajās epizodēs kāds nenoiet līdz galam, nepieņem pareizo lēmumu, soda laukumā. Un beigās 1-4 cilvēkiem no malas paskatoties atkal ir viedoklis, ka nabagi. Tā kā tas mans komentārs. Renē, vai arī jūt, ka šī spēle var būt ņemama un tur varēja atrast to momentu, ko arī realizēt? Nu jā, bija, protams, ņemama spēle. Es nezinu, kas mums vēl jāizdara, lai mēs varētu to uzvarēt. Man tiešām nav ko teikt. Es nezinu, kāda vispār mums ir problēma. Tā mēs aizsardzība arī kā konas dažreiz nostāvam. Es nezinu. Vai šī neveiksmu sērija arī kaut kur mentāli ietekmē pārliecību? Nu jā, droši vien tas jau ir, man liekas, tas galvenais, un mēs jau ģērbtuvēs tādi bez emocijām dažreiz pat liekas, un aizējam uz laukumu tādu, kā, nezinu, man tiešām nav ko teikt par to tevis. Māri, kā vispār ir tikt ārā no šīs bedres? Kādas receptes jau esi izmēģinājis? Šodien tie, kas pamanīja, bija diezgan salīdzinoši lielas izmaiņas starta 11. Pēc iepriekšējām spēlēm arī Mārupē visu super labi nospēlējam, 6 momenti, kur jāsit vārti iekšā kā minimums bija. Beigās zaudējām 0-1. Mēģinu atrast to recepti, to 11-nieku, kuri spēs atlaust tos vārtus, jo spēlējam jau mēs momentiem bagātu spēli. Šajā dienā arī gājām uz pilnu banku, ir, nav. Bet, skatāmies, rotējam, meklējam, tur tajās nav pretenzijas pret džekiem, bet pāris cilvēkiem vajadzētu uz sevi paskatīties un tajos momentos, kur tev cross nāk un tu esi 4 metrus no vārtiem, vēl kaut ko domāt, pieņemt, tev nekad nebūs labāka epizode, ir iespēja jāsit, vienkārši ir jāsit pa vārtiem un būs tad tie goli, bet ja mēs gribam līdz tukšiem tīkliņiem izspēlēt, tad, diemžēl, šādi te sāpīgie zaudējumi būs arī turpinājumā. Pirmā spēle ar tevi stadionā, ar skatītājiem arī tribīnēs, ne tikai žoga, varbūt arī Māri, arī Renē var pakomentēt, kā ir šeit spēlēt. Nē, faniem tiešām cepuri nost, tiešām paldies jums visiem. Jā, bez mums jau, bez jums mēs nebūtu nekas tādu, tiešām sakot, es nezinu, paldies jums tiešām vēlreiz, Es jau džekiem 2 spēles atpakaļ teicu, manuprāt, pēc Supernovas spēles, kad es abrīnoju, kad vēl cilvēki nāk uz jums, skatās un atbalsta, kad ir bišķiņ jāsaņemās. Tā kā paldies jums! Paldies tev, Māri! Paldies faniem! Paldies komandai! Paldies! Un uz nākamā mūsu mājas spēle vakarā es apsolu pieslēgt arī gaisu pie toaletēm. Paldies jums!